Kā jau raidījuma sākumā pieteicām, pie mums šoreiz ieradies neformālās grupas sports Smiltenē vadītājs Toms Marks. Labvakar! Sveiciens visiem! Un kurš pastāstīs par līdzjutēju balsojumu Smiltenes novada gada balvu sportā, kas sākās šonedēļ, 7. decembrī, mājaslapā smiltene.lv. Šāda akcija līdzjutēju balsojums notiek jau vairākus gadus. Kāds ir tās mērķis? Jāsaka, ja 5. gads būs šis un mērķis... Jubilejas gads. Puses jubilejas, jā. Mēs esam jau, kā teikt, bērniņu audzinam arvien lielāku un lielāku šo produktu. Mērķis, protams, paliek lielā mērā līdzinējais popularizēt Smiltenes novada sportu, Smiltenes novada sportistus, mūsu panākums, lepauties ar to, kas mums ir, un varbūt likt kādam, varbūt no augstākām, teiksim tā, no lielākām, varbūt komandām vai kādām sporta organizācijām parādīt, ka mums tiešām ir sportisti ar labiem panākumiem. Un lai arī ļaudis iepazīst, kā saka, savus varoņus un redz vaigām, varbūt, kur mēs ikdienā nemaz, kas nav tik cieši ar sportu saistīti, nemaz nezinām, kad viens vai otrs ir sasniedzis ļoti vairāk ņemams rezultāts valsts un arī starptautiskā mēroga sacensībās. Tā kā tas, protams, ir mērķis un noteikti to arī šogad aktivizēsim vēl vairāk. Līdzīgi kā iepriekšējos gados arī šogad gada balva sportā tiek sadalīta 2 posmos. Kā tas izpaužās? Tad tu jau pats minēji, ka 7. decembrī mēs sākām lielo balsošanu, un 15. janvārī būs lielais noslēguma pasākums. Tas nozīmē 2 posmi. Pirmais posms no 7. līdz 30. decembrim, kad mājaslapā smiltene.lv notiek šī balsošana. Un pēc tam lielā noslēguma ceremonija Smiltenes novada kultūras centrā gaidām 15. janvārī, un tad arī būs nominantu sumināšana un galā Smiltenes novada sporta sezonas noslēguma vakars. Līdz 30. decembrim balsošana, bet 30. decembrī viņi noslēdzās vai viņi vēl turpinās? 30. decembrī viņi noslēdzās, bet šī paziņošana, lai būtu šī intriga līdz beigām, tad būs pašā pasākumā. Būs 10 tukšās dieniņas, varbūt 15 tukšās dieniņas, kurās netiks izpausti gala rezultāti. Bet tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī balsošana turpinās, bet rezultāts vairs nevarēs redzēt līdz kaut kādam brīdim. Jā, tas, ko tu arī pieminēji, kas ir jaunums, ko, protams, katru gadu mēs uzklausām arī novada iedzīvotāju un arī novada domas šajā gadījumā priekšsēdētāji viedoklī, tad pēdējā nedēļā, tas nozīmē no 23. līdz 30. decembrim balsojuma rezultāti vairs nebūs redzami. Tā kā līdz 23. mēs redzam, kāda ir situācija. No 23. līdz 30. decembrim būs varbūt šāda intriga, lai, protams, mēs aicinām balsot, bet būs šī intriga līdz pat beigām, kurš tad būs Smiltenes novada gada labākie sportisti. Tas arī tīri var būt skatītājiem, sporta līdzjutējiem vai cilvēkiem, kas balsos, lai neuztraucās balsošana, tiešām noslēgsies 30. decembrī, bet ja līdz 23. decembrim, protams, varēs redzēt, kā šis balsojums veidojās, par kur ir vairāk balsot, varēs redzēt šo, tad pēc 23. nevarēs redzēt, bet nesatraucieties, viss ir kārtībā, jūsu balsojums tiek pieņemts, viņš tiek reģistrēts, tikai jūs neredzēsiet, kā tad jūsu favorīts, cik tad viņš augstu ir savai uzvarai, vai lai saņemtu šo balvu. Un tā kā, tas nozīmē tikai to, ka pasākums 15. janvārī būs aizraujoši un intriģējoši, jo mēs kā 2 sportisti, mēs zinām, ka mēs esam nominēti, labi, līdz 23. mēs zinām, kurš no mums ir, bet kā tad tas finišs tājas, to mēs nezinām. Mēs to nevaram prognozēt. Īpaši, ja tas būs sīva cīņa līdz šim 23. datumam, ja tur nebūs izkristalizējušies. Jo labs piemērs arī bija iepriekšējos gados, kad šķiet, tas bija labākā sportista nominācijā. Balsas atšķīrās tiešām pa pāris burtiski balsīm, 5 līdz 7 balsas bija 2 gadus atpakaļ. Un tas tikai parāda to, ka šī intriga varētu būt diezgan interesanta. Kārtīgi intriga, kā sportā, kurš būs. Tieši tā, un tāpēc aicināšu ļoti, ļoti aktīvi iesaistīties visus Smiltenes novada iedzīvotājus. Arī varbūt tad, ja jūs sportam aktīvi līdz nesakojat, noteikti ieiet mājaslapā smiltene.lv, aplūkojat, varbūt kaut ko jaunu uzzinām, noteikti kaut ko jaunu uzzināsiet un izsakiet savu balsu, un tas būs interesanti gan jums, gan arī sportistiem, protams. Šogad pretendenti izvirzīti 8 dažādās nominācijās. Kuras nominācijas ir saglabājušās un varbūt kuras ir mainījušās? Tad saglabājušās ir visas praktiski mūsu tradicionālās nominācijas. Tad noteiksim Smiltenes novada gada labāko sportistu. Par cik mums šogad itin labi panākumi bija jaunajiem sportistiem līdz 18 gadiem, tad šeit ir nodalīts gada labākais jaunais sportists un gada labākā jaunā sportiste. Tas ir varbūt šī sportiste nākus klāt, kas nav bijusi iepriekšējos gados. Tāpat arī būs gada populārākā amatieru komanda,
vispār komanda, ja, šeit arī jaunatnes sporta komandas nāk klāt. Tāpat būs arī sporta notikums, balva par mūža ieguldījumu saglabāsies šī, bet, protams, to mēs atklāsim tikai laika posmā no 23. decembra līdz pasākumam. Jā, lai apsveicēji var sagatavoties galu galā. Tieši tā. Tā kā arī tur cilvēks Smiltenes sporta centra valde ir izvērtējis cilvēku. Bet tieši tā, ieguldījums ļoti, ļoti nopietns, un viņa vārds, protams, arī tiks paziņots, kad būs īstais brīdis. Vēl par nominācijām jāsaka, tad ir gads sporta notikums, kur arī būs šie 6 pretendenti uz šo titulu, jo arī zinām, ka Smiltenes novads ir ne tikai viena no latviskākajām vietām mūsu valstī, bet arī viena no sportiskākajām vietām, kur notiek šie sporta pasākumi, un to gribam arī parādīt. Taisnība. Es tikai domāju, cik pretendentu ir uz komandu sporta veidiem? Uz komandu sporta veidiem bija 6 pretendenti. Es iedomājos, tā kā, ja 6 komandas, kas pretendē uz šo titulu, tad pasākums notiks Smiltenes kultūras centrā. Jā, tieši tā. Uzaicināts būs visas komandu pārstāvji. Pārstāvji atbrauc visas 6 komandas. Bet, jāsaka, ka komandām, pēc cik jau balsošana sāks, jo tur īsti nav ko slēpt, tad komandām, tad pludmales volejbolā ir 2 meitenes. Jā, arī tā, protams, ir komanda. Arī tā, protams, ir komanda. Ir arī basketbola komanda Budlanda, kur ir 10 spēlētāji. Hokeja klubs Smiltenes Vanaigi, kas arī ļoti labi cīnījās pērnējā sezonā. Jāsaka, vēl šī gada sezonā, 2014.15. gada sezonā, Vidzemes čempionātā izcīnīja 3. vietu 2. līgas čempionātā. Protams, futbola klubs Smiltene BSS ar saviem vairāk nekā 20 spēlētājiem pieteikumā. Tā kā būs jauki. Būs interesanti. Atsevišķās nominācijās labākos noteiks ne tikai līdzjutēji, taisnība? Jā, tātad gada labākā sportista, tāpat arī jauno sportistu nominācijās balsojums tiks veidots no 3 kritērijiem. Pirmais kritērijs tātad ir līdzjutēju balsojums, kas arī sastādīs lielāko procentuālo sadalījumu, proti 40%, un pa 30% no šī vērtējuma pienāksies tātad Smiltenes sporta centra valdei un arī Smiltenes sporta skolas treneriem. Tad tāds kopīgs, jā. Es uzskatu, ka tas būs arī objektīvāk, lai mēs vārdiņu populārākā vietā varētu droši teikt labākais. Populāri labākais vai labākais populārais? Jā, uz tā rēķina, kad ir šie papildus kritēriji, tomēr jomas eksperti šajā arī strādā, un tāpēc es domāju, ka tas būs ļoti labi kritēriji šādam izvēlē. Pēc kādiem kritērijiem kopumā tika izvirzīti pretendenti uz šīm balvām? Jā, tātad katrai nominācijai bija savi kritēriji, teiksim, gada labākajam sportistei šie kritēriji ļoti diezgan nepārprotam, tātad jāpārstāvs novads atsevišķās Latvijas sacensībās, protams, par cik viņi ir profesionāli sportisti Smiltenes novadu, viņi nevar pārstāvēt, teiksim, visaugstākajās mērogās, proti Gatis Smukuls, viens no nominantiem, pārstāvēs nākamajā sezonā Astanas komanda, Kazahstānas komanda vai Līna Mūza trenējās pie Somijas šķērbētāja trenera. Tā kā visiem saiknes ir ar Smilteni un Latvijas olimpiādē, kas starp citu būs 16. gadā, viņi visi ir apsolījuši pārstāvēt Smiltenes novadu. Tas ir svarīgs kritērijs patriotisms. Citās nominācijās, teiksim, pie gada amatieru komandas, pie gada komandas, tur ir jābūt lielākā daļai Smiltenes novadu iedzīvotājiem komandas sastāvā. Jāpiedalās gan Latvijas, gan arī starptautiskajās sacensībās. Tomēr es arī skatos šo patriotismu lietu arī, lai būtu šī saikne. Varbūt bija atsevišķi kandidāti, kur teorētiski es viņus varēju iekļaut, bet mēs viņus neiekļaujam tīri tādēļ, ka viņi vairs sev negrib saistīt ar Smiltenes novadu. Par to droši vien savā ziņā žēl, bet no otras puses parādās citi, kam ir atkal iespēja parādīt sevi. Ņemot vērā iepriekšējā gadu pieredzi, cik sīva ir konkurence starp pretendentiem uz šīm balvām balsojumā? Tieši runājot par balsojumu, tad, kā jau es minēju, pirms 2 gadiem 1. un 2. vietas šķīra, manuprāt, 5 balsis. Un arī kopējā... Kas tas ir, liekas, pareizi? Ja kopējā aktivitāte sniedzās katru gadu vismaz 1000 cilvēku piedalās, kā minimums, un arī balsu skaits arī sniedzās jau vairākos tūkstošos, jo svarīgs moments par balsošanas kārtību ir tas, ka vienā dienā katrs cilvēks var nobalsot vienu reizi no vienas IP adreses. Tas ir ar domu tādu, ka, protams, lai būtu regulāri interesi par šo aptauju, un otra lieta, par cik IP adreses tomēr ir tāda lieta, kad viņi var būt viena uz vairākiem datoriem, ja mēs ņemam pašvaldības vai kādas uzņēmumus uz tā rēķina, lai katram būtu iespējas nobalsot.
Tas nozīmē, ka ja es esmu kaislīgs kāda sportista atbalstītājs, tad man no 7. decembra līdz pat 30. es par kādu no sportistiem varu atdot teju 23 balsis. Jā, tā ir tā iespēja. Jā. Vai arī sadalīt, protams. Jā. Protams. Man liekas, par šiem 2, 3 vai tā komanda man patīk. Vienreiz tā mēs varam iedot un vienreiz. Jā, tā kā saka, savu artavu mēs katrs varam ieguldīt no tā viena datora, no viens IP adreses. Viņi var būt piesaistīti tikpat labi 10 datoriem, ja tas ir viena. Kolektīvos, kur IP adrese ir viena, tur vienojieties, kolēģi, lūdzu, jā. Tas vairāk aktuālāks ir Smiltenes novada pašvaldībā vai kādos citos lielos uzņēmumos. Skaidrs. Kulminācija, apbalvošana plānota 15. janvārī 2016. gada Smiltenes pilsētas kultūras centrā. Vai varam iezīmēt jau kādas aprises, norises, kādi pārsteigumi? Par detaļām es šobrīd negribētu runāt konkrēti, bet pārsteigums ir pēc iespējas lielāks. Jā, bet tas, ko var apsolīt, to, ka šis pasākums, kā viņš ir katru gadu ir tomēr solīt gājis uz augšu, un arī šogad viņš ies, nākamgad, jāsaka, 16. gada pasākums, viņš ies vēl solīt uz augšu, un būs vairāk un nopietnāk, varbūt pie kultūras pasākumiem piestrādāsim, lai sportisti sajust to, kad, lai parādās, šis ir viņa vakars, un lai, kā teikt, sevi profesionālajā līmenī parāda kultūras mākslinieki. Un tādā ziņā tas varētu būt tāds solīts vēl uz priekšu, bet saglabāsies, protams, šī procedūra, kas tomēr ir sev pierādījusi, un šīs pamatlietas, šīs pamatvērtības, tomēr gribētu tās atstāt konservatīvas, un lai viņas saglabājās no labākās puses. Paldies, Tom, ka atnācāt skatītājiem. Varu teikt, sporta līdzjutējiem, sporta atbalstītājiem, sporta cienītājiem balsojiet mājaslapā smiltene.lv par gada sportistiem Smiltenes novadā. Un visi lūgt klātienē 15. janvārī Smiltenes pilsētas kultūras centrā mūsu apbalvošanas ceremonija, kas solās būt pārsteigumiem un kultūras programmas bagāta, kā arī noteikti būs. Saku paldies! Paldies visiem un tiekamies un galvenais aktīvi balsojam Smiltenes mājaslapā smiltene.lv. Jā, paldies jums uz tikšanos!